Viens no lielākajiem ieguvumiem no terapijas, ko nu jau es esmu darījis jau vairāk kā pusgadu, ir, ka es tagad apzinos 100%, ka es esmu dziļi iekšā, es esmu pilnīgs, es esmu pietiekošs. Kad es nācu šajā pasaulē, man iekšā tika dots viss, visa mīlestība, spēks, visi resursi, lai es varētu pēc tam savā dzīvē kļūt par savu labāko versiju, manifestēt tieši to, ko man vajag. Visi tie resursi tur bija man doti. Tas nāk mums visiem līdzi, kā teikt, bagāžā, ja? Iedod mums to resursu paku, nu, un tad izmanto viņus. Bet kas notiek ir, kad mūs kā mazus bērns sāk apspiest un burtiski iegrūž mūsu apziņā un pēc tam zemapziņā visādas, kā teikt, pārliecības par mums pašiem, ka mēs neesam pilnīgi, ka mēs neesam pietiekoši, ka mums vienmēr vajag atzinība no citiem, ka mums nedos mīlestību tāpat, ka to vajag nopelnīt, vajag smagi strādāt un visas tam līdzīgas blēņas. Un tur, protams, vēl var iet sliktāk, vai ne? Līdz pat tam, kad es vispār neesmu nekas, ka manis nav, ka man ir jādzīvot tikai priekš citiem, jo tādas programmas nāk iekšā tur no paudzēm, ja? Jo, ja, piemēram, tur to dara mamma, ja, un tu kā mazs bērns jau redzi, ka mamma nedzīvo sev vispār, viņa dzīvo tikai bērniem un citiem un izdedzina sevi. Un viņai tāda programma visticamāk ienāca no viņas mammas un tā no savas mammas, un tā tas iet paudzēs, ja. Un tad mēs finālā pieņemam, ka mēs neesam pilnīgi, ka mēs esam niecības. Un mēs jūtamies ļoti slikti, un mēs nezinām, ko ar to vispār darīt, un tad vienīgais ir aizmirsties, vai arī mēģināt visu laiku sev kaut kā iegalvot, ka nav jau tik traki, ka lietas ir, paciešams un ir jau labi. Ir cilvēki, kuriem ir vēl 100 reizes sliktāk, vienmēr var atrast tos piemērus, vai ne? Bet redzēt, cilvēkiem ir iekšā tā pārliecība, ka viņi nav pilnīgi, viņi pat nezina to, kas viņi ir. Vai ne? Es to nezināju, pirms es sāku darīt terapiju. Es patiešām domāju, kad man vajag kaut ko iekšā salabot. Un tā pārliecība jau vien, ka tu domā, ka tev iekšā kaut ko vajag salabot, vai ne? Jau ir tāda pazeminoša, vai ne? Ka tu saproti, ka tu esi kā saplās lēle, ko vajag salikt kopā. Bet īstenība ir pretēja. Tu nevis esi saplēsta lēle, bet tu esi pati pilnība. Vienkārši tur ir slāņi un slāņi virsū salikušies pa visiem bērnības gadiem, pusauģu gadiem un vēlāk dzīvē, ja? Un tas viss ir jānoņem nost, un tikai tad var sākt tava patiesā būtība spīdēt. Un tad tu redzi, kas tu esi. Tu vari patiešām pirmoreiz mūžā sākt gribēt kaut ko, un tad tev parādās sapņi, cerības, domas, idejas, un viss sāk notikties, ja? Tam visam es esmu izgājis cauri, un es redzu, kā mani hipnotransformācijas akadēmijas kolēģi iet tam visam cauri, un man mīļotāji tam visam izgājusi cauri. Tas ir brīnišķīgs transformācijas ceļš. Un es jau palīdzu arī jau saviem klientiem, un tas ir tiešām burvīgi, ka tu saproti, ka mēs visi iekšā šeit esam 100% pilnīgi, mums viss tur ir. Mums viss tur ir un vienmēr ir bijis un būs. To tikai vajag atklāt, noņemt tās traumas nost, noņemt nost tās bloķējušās emocijas, visas tās lietas, kas mūsos ir iestumtas, ja, ko paši mēs esam principā atļāvuši sevi iestumt iekšā. Jo mums jau nebija citas izvēles, kā mazam bērnam, ne? Ka tev ir 2 vai 3 gadi, kāda tev ir izvēle? Vai tad tu vari izvēlēties, vai uzskatīt, ka tu esi lohs vai nē, ja tev, piemēram, to visu laiku zombē iekšā, jā. Kāpēc tu atkal tā un, kā teikt, pārmet. Tu taču kā mazs bērns nesaproti, ka tas pieaugušais ir neadekvāts un tā viņam nevajadzētu darīt. Tu pieņem, ka tā ir jābūt, un tu arī sāc sevi noniecināt. Un vēl vairāk tu centies ar to pieaugušo īstenībā emocionāli, kā teikt, būt uz vienu viļņu. Jo tev ir jāizdzīvo, tas ir tavs bioloģiskais, kā teikt, uzdevums, un kas palielinās tavu izdzīvošanas varbūtību, tas, ja
ja tu tā kā palīdzēsi savam tam vecākam vai jebkurš, kurš tev audzina, vai ne? Un viens no veidiem, kā tā kā palīdzēt un saliedēties ar viņu, ir būt emocionāli arī uz viena viļņa, vai ne? Un tāpēc vienalga, vai viņš ir dusmīgs uz tev vai kā, tu pat zemapziņā sāc viņu atbalstīt. Jo tas, lai vai kā, pieņem to, ka viņš ir nepareizs, jā, tas ir vispār vēl graujošāk tavai psihē, tajā mazajā vecumā. Tāpēc tu pieņem, ka tas viss tā ir jābūt, ka tu esi pilnīgi niecība un nekas. Un sāc sev noneicināt, un tā tas turpinās pa mūžu. Bet viss tur iekšā ir. Kaut vai cik tas mazs tas kodoliņš tur īstenībā ir. Viņš tur spīd kā maza dzirkstelīte. Un to visu var nopulēt, notīrīt nost, un tu vari sākt spīdēt. To es esmu redzējis pats savā pieredzē, nu jau cik reizes, un tās brīnišķīgās transformācijas ir tik kolosāls. Tā kā nāc uz izaugsmesterapija.com, piesakies uz brīvo konsultāciju, un sāksim tevi stādīt uz pēkām, un viss notiks.